lielākā daļa cilvēku kripto tirgu, es tā skaitā, tomēr gaidīja to altsezonu, ka viņi būs un ka tur varēs pa īstam nopelnīt. Tā nopelnīja reāli tie cilvēki, kas lēkāja pa dažādiem narratīviem. Tad bija NFT, tad bija tur memecoini, tad bija tur AI agenti, tad bija vēl tur viss kaut kas, vēl viss kaut kas. Jā, tur IDO, tur tokens, tie, kas laicīgi lec vienā iekšā, lec ārā, tā kā, gribētu teikt, tā kā prostitūts. Bet pēc būtības, pēc būtības, vienkārši. Tie, kas, teiksim, bija tādi konservatīvāki, teiksim, gaidīja šo, tad arī nenopelnīja. Ja? Līdz ar to tikai loģiski būtu tirgu, kā tajā brīdī, kad cilvēki vairs negaida, ka tad arī notiek. Ja? Tikai loģiski tam būtu no psiholoģijas viedokļa. Ja? Jo tagad jau ļoti labs jautājums, ko darīt tiem cilvēkiem, kuriem ir altcoin, tagad viņi iet lejā, un vai tagad pārdot, jo īsti nav skaidrības, vai uz viņiem varēs nopelnīt. Izskatās, ka nē, ka tur vēl varbūt viss lejā tā tālāk. Un ir kaut kādas citas vietas, kur var nopelnīt.